Un tā ir mums priekšā lielisks brauciens. Varbūt nebūs tik liels ātrums, bet cīņas šeit neizpaliks pilnīgi noteikti. Mums trasē dosies seniori, veterāni un 30+ klase, apvienotā klase, kopls skaits ar dalībniekiem. Jā, te būs ko redzēt. Apēšanī te klasē bija 48 braucēji uz starta. Tas bija varens notikums. Šajā klasē, kas ir interesanti, šeit nav favorīti vispār, uzreiz zinām. Te cīņas notiek no pirmās līdz pat gandrīz pēdējai vietai. Tur visu laiku mainās. Tur nav tā, ka starts un izkristalizējās, teiksim, kaut kāds attiecīgo vietu sastāvs. Te visu laiku kaut kas var mainīties. Tur tie žeki mauc. Tur būs interesanti. Tur būs interesanti arī tas, ka tur startēs Grigorijs Laguta, visiem labi zināmais. Laguta? Jā, leģenda, Speedway leģenda. Jā, vakardien es īstenībā piedalījos nacionālajā kausā Saldu bērzu trasē. Es redzēju pirmo reizi darbībā Lagutu ar cross motociklu. Ziniet? Nopietni, jā? Nopietnāk vairs nevar būt. Es domāju, ka viņš dominēs vienkārši šodien. Viņš arī tas ir kaut kas fenomenāls. Es pasties, domāju, ko tur Speedways? Ko viņš tur frēzēs? Viņš lēc, viņš slāpē, viņš dara visu, kas ir vajadzīgs, un viņš arī fiziski ir pietiekami spēcīgs. Tā kā, jā, būs ļoti labs sniegums no Lagutas, pilnīgi noteikti. Un arī pārējie tur neviens ar pīpu uz jumtu nesēdēs. Jā, Laguta ir Latvijas čempions Speedwayā. Viņš ir startējis Krievijas čempions. Viņš ir interesanti, ka viņš startēs ar 2 licencēm, gan Latvijas un arī Krievijas licences. Arī Polija viņš tur startēja. Viņš ir klubus pārstāvējis dažādas. Ir ne tikai Polija, bet arī ir Zviedrija pārstāvējis. Un 2017. gadā viņš tika diskvalificēts Speedway gonkās uz 2 gadiem saistībā ar meldoniju lietošanu. Meldonija. Kā tad viņš ir? Mildronāts. Meldonijas, viņš ir tā viela, kas tur iekšā. Mildronāts ir tā zāles nosaukums. It kā nekas skaitīgs, bet tajā laikā, jā, tas bija. Es nezinu, kā viņu var iekļaut tādā dopinga vielu sarakstā, tāpēc, kad es nezinu, man senos laikos manējais ārsts sporta arī lika Pagaid, Mārtiņai. Līdz 2017. gadam alkohols arī bija dopinga sarakstā. Tā kā, dažos sporteitos vēl joprojām saglabājas. Zem alkohola? Jā, un šāvējiem vēl joprojām alkoholu nedrīkst lietot, tas viņiem ir dopings. Es nezinu, kā ir, ka lieto alkoholu un cik labāk sāk šaut. Tas ir ļoti interesants. Tur droši vien tās devas ir ļoti, tās proporcijas ļoti minimāls. Es prasīšu šāvējiem, kāds saka, jā, varbūt, es īsti nav arī provējis tā, lai saprastu, vai tas palīdz vai nepalīdz, jo tomēr ieroči rokās. Šāvēji mums ir šobrīd ļoti labi. Tas pats Lauris Strautmans, Eiropas čempions un olimpiskā cerība. Un mums šāvēji ir ļoti jaudīgi. Arī šeit pa Doblē mums ir Rašmana. Es domāju, ka ir ļoti daudz šāvēji, kurus mēs arī nezinām, kur nav publiskotie. Šāvēji, bet tas ir, bet tagad ir 15 sekundes līdz startam. Tur onkoļiem, večiem. Mandrāži ir pilnā jaudā 5 sekundes, pilna gāze, redzam, pilna barjera, kaut kas aizķērās startā. Nenostartēja, neredzēja, kurš no numuriem aizķērās. Un starts ir dots. Un tur, jā, protams, Laguta ir priekšā. Un, otrais Mareks Laurovs izskatās, ne? Labi. Jā, Mareks Laurovs ir 2. pozīcijā aiz Lagutas uzreiz. 2 veterāni, bliezīs. Tur būs interesanti. Jā, 2 nopietni vārdi, motokross. Man ir interesanti. Es ar Laurovu šeit esmu cīnījies šī trasē pirms 2 gadiem. Jā, toreiz karsti mums gāja. Bet Laurovs ir interesanti personāžs. Viņš ir cīnījies 90. gados ar tā laika labākiem veterāniem, kas mums šobrīd jau ir veterāni, kur jau daudziem galīgi aizmirst. Viņš ir cīnījies ar savas paudzes braucējiem, viņš tagad cīnās ar jaunās paudzes braucējiem. Tas čāls ir fenomenāls un interesanti, ka viņu sekundē un atbalsta trasē viņa vecākais dēls Martins Laurovs, kurš ir pazīstams hokeja pasaulē, kurš ir Latvijas čempions virslīgā, kurš ir pat Amerikā nedaudz paspēlējis un patrenējies ir Los Angeles Kings sistēmā. Marekam Laurovam ģimene, viņš ir, kā saka, ir ļoti sportiski un tas pateicoties tēvam.
Jā, nu un trešais ir mainieks Raivis Eikmanis, ieriktējies šī te braucienā. Ceturtais Mārtiņš Markitāns un Sertinskis piektais. Mārtiņš Markitāns pagājušajā posmā parādīja interesantu sniegumu, nokrita. Viņš bija visvairāk cietušais sportists, bet viņš pirmajā braucienā, viņš pēc kritieniem, diviem kritieniem... Šeit Mārtiņu Markitānu apdzina kāds. Kas viņam zina? Nē, nepamanīju īsti, kas tur bija. Eikmanis 3., 4. mums ir 111. Tas ir pats Rodeo Boss. Sanders. 5. mums ir Sauļus Stankus. Vecais vīrs no Lietuvas, jā. Stankus ir ļoti slavena uzvārds Lietuvā, arī cīņas sporta pasaulē, starp citu. Redzam, šeit ir viens aiz otra, kaut kur ir pazudis, kaut kur nav mums. Kas pazudis? Es neredzu Valdis Seratinski. Un reku viņš aizbrauc Valdis Seratinskis. Un ļoti sliktā pozīcijā ir Valdis no starta pavisam skumjš. MX moduls starts ir 15. pozīcijā, bet iebrauciens ir garš. Tagad mierīgi uzņem savu tempu un nekļūdīgi turpināt savu braucienu. Un te jau redzēs, kas būs brauciena beigās. Pagaidām izskatās, ka pirmajā, otrajā pozīcijā vēl projām ir Grigorijs Lagutu, Marks Laurovs. Nu, Laguti pabraucis projām no Laurova. 5 sekundes, pussekundi. Turpat ir Eikmanis aiz Laurova. Mazliet tālāk Sanders, Stankus, Markitāns, 6. Mironovs, 7. Baltrūtis, 8. Inters Janbergs, 9. un Arnis Zdanovskis no MX4 Global mainieks 10. Laguta monstrā vienkārši raujās prom no visiem pārējiem un tuvākā sekotāja Latvijas motosporta leģendas, dzīvās leģendas Mareka Laurova. Jā, nu Grigorijs ļoti atzīstamu sniegumu rāda šī braucienā, un es jau teicu, jau vakardien bija ļoti stīvri pārsteigts par šo te vīru, kāda viņam ir meistarība braukšanai un motorismu. Ļoti tehnisks sporta veids, es domāju, tā vienalga tas speedways, neviens speedwaynieks nekad mūžā neuzbrauks tik ātri kā Laguta. Dzirdēju, ka Laguta ir izveidojis, viņš ir Daugavpilietis, tāpat kā es esmu dzimis Daugavpilī. Sveiki, lauki. Es arī no laukiem. Daugavpils nav lauki, vecīt. Tā ir viena no lielākajām Latvijas pilsētām. Jā, bet viņš ir izveidojis jau Daugavpilī 3 motokrosa trases, kurās viņš tekoši brauc treniņus. Un tāpēc arī var redzēt šo te līmeni, kāds viņam ir ļoti labi startē Grigorijs Laguta. Laurovs lido līdz Lagutam. Pagaidām Lagutis prās neķerams. No jau Eikmanis ir aizskrējis garām Marekam Laurovam. Mareks Laurovs ir 3. pozīcijā. Jā, diemžēl Laurovs ir atkāpies no 2. pozīcijas. Un Laurovam arī tūmā pietuvojas arī lietuvietis Sauļus Stankus. Laurovs tik un tā turpinās turēt savu uzlikto latiņu. Laurovs ir ļoti spītīgs motobraucējs. Ja viņš ir kaut ko ieplānojis, viņš bliezīs. Viņam ir, teiksim tā, asinsriti tā kā 18-gadīgam puikam. Viņš ļoti motivēts vienmēr. Viņš neizbrauc pavizināties. Viņš vienmēr ir gatavs maukt. Un tas man viņam ļoti patīk. Viņam ir šīs īpašības. Ja viņš nebūtu tādām īpašībām, tad viņš nekad mūžā nebūtu tas, kas viņš ir speedwayā. Nē, šobrīd es par Laurovu teicu. Par Laurovu, es par līderi, par Grigoriju Lagutu. Redzam, kā viņš labi jūtās uz šī te motocikla. Brīvi, gaisā jūtās, ir pietiekami labs tehniski izpildot labi šos te visus elementus. Mazliet risks viņam nepatīk, redzējām, nobrauc garām visai. Jā, tagad viņš ar mūsu telti nobrauca, apkārt teltī. Raivis Eikmanis kā 2. pabrauc garām mums teltī Mareks Laurovs.
trešais. Nu, paskaties, kā Andris Grīnfelds, kurš ir Moto3 braucējs, paskaties, kā viņam ir kāda enduro. Triālists vienkārši visiem bogā, teiksim, ārā. Nu, Steinbergam ir par ko pacīnīties, protams. Bet to, ko dara Grīnfelds, enduro un hard enduro, tieši tāpatās, kā varam redzēt, ka arī speedways, no speedway mocīt pārkāpjot uz crossa mocīt, var kaut ko iesākt un nevis iesākt, bet parādīt ļoti augstvērtīgu rezultātu un rādītāju. Jā, es, teiksim, pirmo reizi redzēju vakardien Lagūtu, šodien jau otro reizi redzu. Es pat nezināju, ka viņš brauc kaut kādu motokurs kaut kur, un tad es tā skatos trasē. Wow! Kas tas tāds ir? Ļoti atzīstams sniegums. Lagūtas uzvārdu visi, protams, zinu. Man teica, Eikons Olobē, man viņš sezonas kopvērtējumā te nacionālajā kausā ir līderis. Nu, baigi grūti ar viņu cīnīties, nesanāk man viņu apsteigt nekādīgi. Es domāju, ko viņš tur stāsta? Lagūta? Speedways? Kaut kā neiet kopā. Kas par lietām? Tādās trakas lietas, jā, tas čals tiešām ir ātrs arī ar krosnieku un mīlu pagraizīties. Trases izjūta, es domāju, viņam ir perfekti, jo speedways vispār ir sporta veids, kurā ir jāizjūt katrs akmentiņš trasē. Katrs, pat sīkākā nians, un motosports, protams, nav izņēmums, bet motosportā tur nedaudz brutālāk tādā ziņā. Šeit var arī kaut kur varbūt laikam nedaudz arī kļūdīties. Speedwayā katras sekundes simtaļa, katras milimetrs ir kļūda, ir zaudēta vieta. Jā, un te mēs redzam Jānis Mironovs ir noķēris Arvis Sanderu. Nu, tur būs cīņa. Jānis Mironovs, Arvis Sanders, divi seniori par senioru. Vēl seniors mums priekšā ir Stankus. Tātad, jā, tur par otro vietu pozīciju senioru klasē. Atgādinu, ka šī braucienā startē 3 klases kopā. 30 plus, 40 plus un 50 plus klases braucēji. Tā tad, jā, priekšā ir mums Grigorija Lagūta, otrs Raivis Eikmanis, tie abi divi MX30 plus. Trešajā vietā MX30 plus ir Mārtiņš Mārķitāns, 5. pozīcijā brauc šis te braucējs. Tāds ir trīnieks MX30 plus. Veterāni ieskaitē Mareks Laurovs līderis, brauc 3. pozīcijā. Otrais ir Oskals Baltruņķis ar 201. numuru, viņš brauc 8. pozīcijā, un 3. veterāns ir Inters Jambergs, bet viņam aizmugurē Mārtiņš Brīkšis ir 11. pozīcijā, 4. pozīcija veterānu ieskaitē seniori, paši vecākie, senākie motogončiki. Līderis ir Sauļus Stankus, 4. pozīcijā brauc 511. starta numurs. Ātrākais seniors otrs ir Arvis Sanders, bet viņam tur ir uz riteņa sēž Jānis Mironovs. Un atcerēsimies pagājušajā nedēļā Jānis Mironovs 2. braucienā izcīnīja uzvaru šī te klasē. Viņas iebrauciena beigām ir 2 minūtes plus 2 apļi. Tas ir apmēram 3 apļi līdz brauciena beigām, varbūt pat 4 apļi, jo Lagūta ir jau aizbrauc tikko garām startam, un viņa apļu laiks ir minūte 58. Tātad viņš paspēs iebraukt finišā, nākošo apli finišējot, un laiks vēl nebūs beidzies. Tā kā 4 apli līdz beigām. Vēl ir daudz ko braukt, un pozīcijas var pamainīties, jo, kā jau mēs pašā sākumā pirms šī brauciena teicām, šeit ļoti blīvi visi ir viens otram ir klāt, un šeit visu laiku var būt kāds izmaiņas. Jā, mēs citās klasēs esam redzējuši pēc starta, labi, pēc pirmiem 5 apļiem izkārtojums ir skaidrs, tad šeit bieži var pamainīties, šeit kļūdas var biežāk arī redzēt un tā tālāk. Bet, ātrākie braucēji šeit ir. Būtu interesanti pasalīdzināt, kādus laikus uzrāda Grigorijas Lagūta. Pirmais trīnieks šajā iebraucienā ar iepriekšējo klasi. No MX1, protams, tur ir ātrumi lielāk, bet, teiksim, zemāko vietu īpašniekiem, piemēram. Būtu interesanti salīdzināt, jo šie veterāni māk griezt. Es domāju, kādas 5 sekundes, 6, 7, līdz pat 8 sekundēm es pieļauju, ka ātrums ir lēnāks nekā Tomam Macukam.
Grigorijam Lagūtam. Tas nemaz tik liels atrāviens nav. Jā, ņem vērā, ka tas ir profesionāls pilnīgākais. Nu jā, un šie džeki jau sen jau, Lagūta vispār ar motokrosu asociējās tikai šajā sezonā. Principā viņš ir speedwayists. Viņš ir speedwayists. Tāpēc viņam īpaši pa tām risēm nevar pastamies kāds skaists, lai iet cīņu Grigorija Lagūtas izpildījumā. Viņi tur tiek baroti ar tīru etilu spirtu, bezmaz jāsaka. Ātrumkārvā, ja tur nav ātrumkārvā. Jā, nu kā jau es teicu, finišēs viņš ātrāk nekā būs beidzies laiks, un jā, laiks ir beidzies, vēl nav beidzies, un viņš ir finišējis jau beidz šo te apli, tā kā pēdējie 3 apļi aiziet, Lagūta aizbrauc garām mums, viņam seko drons. Burvīga opcija ir šis te drons, un īstenībā ļoti kvalitatīvi izskatās šīs te materiāls no drona. Pagājušajā nedēļā viņš nebija tik kvalitatīvs. Tas nozīmē, ka šī te drona pilots ir uzkabinājis kaut ko jaudīgāku kameras aprīkojumā. Nu jā, pašā sākumā baigi negribās pašu labāko aprīkojumu likt virsū uz šī te drona. Nesoties pakaļ pa trasi, braucējiem var arī kaut kur kādos kokos ielidot un pazaudēt dārgo kameru un salauzt viņu riskās. Bet šeit, jā, Lagūta kā apdzena kārtējo, tūjām apdzīs kārtējo braucēju jau par apli. Bet veterānu klasē Arī koleģiāli atpulcējs palaid Lagūtu. Apdzīt sev bez... Jā, bet redzam, Seratīnskis ir labi uzkapājies augšā no 15. pozīcijas startā. Seratīnskis ir jau pakāpies līdz 7. pozīcijai, un tūlītām viņš jau apdzīs arī Sanders. Arvīts Sanders izskatās jau viss jau mūka pēdējā momentā no Valda Seratīnska. Nu, Marķitānu viņš nenoķers, bet Arvi Sanderu var apdzīt, jā. Nu, labs temps ir MX Moduls braucējiem Valdim Seratīnskim. Nu, tur, jā, ka šeit mēs redzam tieši Valdis Seratīnskis iet garām mēģina aiziet garām Arvim Sanderam, bet nesanāca. Nu, vēl ir 3 apļi. 3 apļi līdz beigām. Un te mēs redzam atkal Lagūta brauc garām risēm, jo viņš speedwaynieks, viņam nepatīk rises. Speedwayā rises nav. Otro pozīciju priekšā pašam Jānim Mironovam ar Jā, tikai 12 sekundes atpaliek Eikmanis no Lagūtas. 3. pozīcijā Mareks Laurovs. Veterānu klases ieskaites līderis. Viņš gan atpaliek mazliet vairāk nekā no Raivi Eikmaņa. Nekā 12 sekundes, tur ir gandrīz 20 sekundes, tā kā tur viss droši. Tālāk 4 sekundes aiz Laurovu ir Stankus. Ātrākais seniors. Tad Marķitāns, Sanders joprojām tur aiz sevīm. Sanders, Valdis Seratīnski, atkal viņi mūsu ekrānos, lieks tieši garām mums. Abi divi matadori. Principiāla cīņa. Rodeo komandas vadītājs pret MX Moduls komandas vadītāju. Cīņa pēdējie 2 apļi. Kurš kuru? Protams, cīņa, kā jau teicu, pa katru pozīciju šeit vīri cīnās. Šeit nav... Nu, zin kā, ir šīs te klases ir tādas, kur viņiem ir vienalga. Vai viņš tur ir seniors, vai viņš ir veterāns, vai kas. Viņiem interesē iebraucienā, kuru pozīciju viņš dabū. Pēc būtības, pēc fakta. Jo it kā Sanderam nav nekāda cīņa, teiksim, ieskaitē ar Seratīnski, bet tur ir... cīņa un cīņa. Ja tu esi trasē, tu redzi kādu priekšā, tu viņu gribi apdzīt. Tas tādā kā, jebkurā sporta veidā. Ja paskatāmies pirms šīs... Katrs grib parādīt, kurš ir alfa. Pirms šī posma 30 plus grupā
Pirmais pēc kopvērtējuma ir Raivis Eikmans, otrais Mārtiņš Makitāns, trešais Valdis Seratīnskis, ceturtais Kaspars Stupelis, vairākais pasaules čempions Volkswagen motokrosā. Starp citu, Kā viņš brauc ar to solo motociklu? Viņš ir kārtēm līgumos tā kā labi. es domāju, ka viņš labi brauc, jo klasies rezultāti ir diezgan labi. Un Stupelis, kas ir interesanti, tu zināji, ka viņš sāka ar cīņas sportu? Viņš ir, ja nemaldos, viņam ir melnā josta karatē. Tā kā īstenībā starp citu, tā lai zināšanai vairāki cīņas sporta pārstāvi diezgan veiksmīgi braukšu motosportā. Tas pats Edgars Freimans, Eiropas un Baltijas čempions kickboksā. Viņš bija no Sabils. Māris Karstais, kādreiz ir Latvijas Freimans čempions. arī ir braucis mazliet motokrosu. Kurš Freimans? Tas pats, par kur tur ir. Es tikko arī saku, kur cīņas sporta pārstāvi motokrosā braucis. Braucis ir Freimans no Sabils. Māris Karstais savulaik amatīros, ja nemaldos, viņš arī bija čempions. Skandināvijas čempions kickboksā un tad top Latvijas līmenī bija sportists, arī kaut ko pabraukāja pa Eiropu. Bija vēl Džeka no cīņas sporta, kas ir interesanti. Un starp citu Mairis Briedis diezgan ir kaislīgs motobraucējs. Es zinu, es viņu šogad piedalījos Harley Davidson testos. Viņš ir arī favorīta personība. Viņš, protams, nedrīkst, droši vien kaut kādos posmos nedrīkst kāpt uz motus, bet, ja viņš varētu... Ar Harley viņš mīl pabraukt. Ar Harley cik daudz savā, Es viņam arī uzreiz aizrādīju, ka viņš brauc bez cimdiem. Es saku, tev mocis dod adrenalīnu, tev plaukstas svīst, kontroli zūd, tāpēc cimdus vēl vienmēr braucot ar moci. Tās ir nianses, kuras zina tikai tādi pieredzējuši motobraucēji kā Marks Aleksandrovičs. Es arī nezināju, ka kaut kas cimdu kaut ko ietekmē. Pa ielu braucot ar moci? Es, kad skatos, kad kāds brauc pa ielu ar moci bez cimdiem, tas ir nāves numurs. Tev ir adrenalīns, tev plaukstas svīst. Tu vienmēr, kad nobīsties, tev plaukstas sasvīst. Iespējams, un tev uzreiz slīd rokturi. Rokturi slīd, tev kaut kādas manevras sanāk priekšā un viss tev stūri izslīd. Labi pamācīt. Tev vēl gūti finišē savu iebraucienu. Pārliecinoši atkal dabūn Holšet balvu. Wow! Kā iztērēsim? Ko tu gribi pieslēgties tērēšanā? Lai Gut to nezinu, diez vai viņš to, kā saka, akceptēs tavu to uzkundēšanos. Nē, es neuzkundējos. Pēc trīnieku noslēdz, otrā vieta Raivis Eikmans, trešais Mareks Laurovs, tas ir kopējā iebraucienā, bet katrs startē, labi, Eikmans un Gut startē vienā klasē 30+, bet Mareks Laurovs veterāns, kurš startē ar otro numuru, trešais kopējā ieskaitē, ļoti vērā ņemams sniegums, manuprāt. Tātad MX30+ klasē pirmais Laguta, otrs Eikmans un trešais Marķitāns. Savukārt veterānos Laurovs, Krastiņš, Jambergs. Un senioros Stankus, Sanders un Jānis Mironovs. Tāds spēcīgi uzvārdi šajā klasē, šajā veterānu klasē, dažādos veterāns vecuma sadalījumos. Valdis tomēr beigās nomocīja rodeo komandas vadītāju Arvi Sanderu un kopvērtējumā iebrauc no 15. pozīcijas 6. pozīcijā. Bet mēs pārslēgsimies mazliet uz pauzi, uz nelielu pauzi un tiekamies jau pirms nākamā brauciena.